Mana šīs dienas tēma ir liels izaicinājums. Pastāstīt par jums, kā Samsungs redz nākotnes biznesu. Lai attēlotu nākotnes biznesu, es jautāju mākslīgajam intelektam, kā izskatās nākotnes darbinieks ārpus ofisa. Šī ir tāda vizualizācija un izskatās tā kā no multiplikācijas filmām, bet ir arī labās ziņas. ChatGPT uzskata, ka nākotnes darbinieks ir ar telefonu rokās. Tas ir labi no vienas puses, bet to rādīs tikai laiks, jo atceramies vēl tikai nesenā pagātnē, tikko bija iznākuši jaunie vietālruņi, kas bija touchscreen vai skārienjūtīgie telefoni. Un tad bija tāda liela skepse, kā nu būs, vai šie telefoni nav par dārgu, vai šīs ierīces, viņas visticamāk nedzīvos ilgi. Lūk, tas ir tas, kur mums ir tā iekšējā skepse un tā vīzija no Samsung puses ir tāda, ka, ja iepriekšējā prezentācijā no Ievas puses ļoti uzsvēra noturību, ka noturība tā ir svarīga lieta no visiem aspektiem. Un tad tā, lai savilktu kopsavilkumu par Samsung vīziju, tad Samsung vīzija varētu būt ilgtspējīga noturība. Un tad, turpinot par to, kā Samsungs redz to vīziju, es gribētu nedaudz izkustināties pirms daudz un lieliem skaitļiem iepriekšējā prezentācijā, tāpēc vajadzīgi drusku asinsriti izkustināt gan man, gan jums. Tāpēc es gribētu uzdot dažus jautājumus. Viss, kas jums ir jādara, tikai jāpaceļ roku, ja jūs uzskatāt, ka jūs atbilstat šim apgalvojumam. Cik no jums uzskata, ka mobilās ierīces aizvietos portatīvos datorus tuvākā vai tālākā nākotnē? Paceļiet roku, kas tā uztver. Aptuveni statistika arī tā rāda, 1 no 4 uzskata, ka tā būs. Nākamais jautājums, cik no jums ir līdzi portatīvais dators? Diezgan daudz, tā kā visa diena ir jāpavada šeit, tad ir arī kaut kādas lietas, ko vajadzētu izpildīt. Arī man pašam līdzi ir portatīvais dators. Tad nākamais jautājums ir, cik no jums līdzi ir mobilais telefons? Man ir 2 līdzi. Un pēdējais jautājums, ko es gribētu jums uzdot, ir, cik no jums izmanto darba telefonu, cik no jums darba vajadzībām izmanto mobilo telefonu? Vajadzētu būt diezgan daudz. Un šeit ir tā noturība, kas ir Samsung izaicinājums, jo mūsdienās šīs ierīces, kas mums ir līdzi, veido šo mobilitāti. Mēs esam pieraduši, kad mūsu šis viedpalīgs, viņš ir spējīgs aizsniegties līdz cilvēkiem, nepiezvanot. Mēs varam dalīties ar savām domām ne tikai privātajā vidē, bet arī darba vidē. Mēs varam klausīties mūziku, kas jau ir papildus, nav vajadzīgas plates, kasetes, diski, ka tā mobilitāte mums ir rokas stiepiena attālumā. Un, ja mēs skatāmies uz ierīci no privātu cilvēka patērētāju puses, tad tā ir viena lieta, bet biznesa vajadzībām tā ir otra lieta, jo tā ierīce mums palīdz arī veikt maksājumus, palīdz iekonomēt elektrību, redzēt, kāds ir šī leduskapa rēķins vai kāds ir veļas mašīnas patēriņš vai ieslēgt, atslēgt kaut kādas funkcionalitātes ar mākslīgā intelekta palīdzību vai smart things palīdzību. Tāpat arī jau mēs varam veikt maksājumus ar telefonu. Ne tikai maksājums ir iespējams veikt, ir iespējams arī saņemt maksājumu telefonā. Tātad kāds ar karti var samaksāt telefonā. Un tad ko es gribu pateikt, ka
Samsung skatījums ir uz to, ka parādās papildus lietas, papildus funkcionalitāte tai ierīcei, kas mums katru dienu un visu laiku ir līdzi. Un mēs, Covid laiks, īpaši parādīja to, ka tā viedierīce, kas mums ir rokās, jau tika 100% izmantoti privātajām vajadzībām un darba vajadzībām. Jautājums jums paciet roku, cik no jums ir vismaz divi mobīlie telefoni? Lūk, jau, lai nodalītu to darba vidi, dažreiz ir svarīgi tā kā nodalīt. Un kādam tas strādā un kāds ne. Samsung vīzija, kad ir viens drošs telefons, kurš spēj droši pildīt privāto funkciju un biznesa vajadzību funkcijas. Jo mēs esam mobilāki kā nekad, un pamatierīces palīdzība ir vajadzīga no šīm aplikācijām, uz kurām tiek būvēts. Samsungs pozicionē, ka viņš dod rīku, ar kuru iespējams ir veidot šīs inovācijas, veidot digitalizācijas projektus un daudz un dažādus citas lietas, ko es minēšu nākamajos slaidos. AI, tas arī ir viens no mūsu buzzwordiem, jeb vārds, kas skan visur un visu laiku, bet ierīce noteikti ir viens no tās potenciāliem nākotnes iespējām, kur ne tikai privāti mēs varam uzģenerēt skaistu attēlu, bet kā šis AI ar šo rīku, kurus mēs izmantojam ikdienā, var palīdzēt. Vai tas ir tulkošanas princips, vai tas ir maksājuma apstrāde, vai tā ir data apstrāde. Un šīs visas lietas vieno kopā un veido šo ierīci, kas ir universālā ierīce. Un tas bija tāds ieskats, kā korelē privātā ierīce varbūt ar biznesa vajadzībām, bet viena no nākotnes vīzijām, kur Samsungs redz, ir DeX, jeb saucamais Desktop Experience, kur šī ierīce, kas mums visiem ir līdzi, jeb šajā gadījumā Samsung ierīce, viņai ir šī funkcionalitāte, kas saucās Desktop Experience, kura spēja aizvietot laptopa pielietošanu nākotnē. Tātad mana telefona procesora jauda ir būtībā pielīdzināma 2018. gada procesora Intel, piemēram, jaudai. Un tātad to, ko varēja izdarīt 6 gadus atpakaļ ar portatīvo datoru, jau ir iespējams izdarīt vairāk no paša telefona. Un tā ideja ir pavisam vienkārši. Mums ir telefona vide, un ar dažiem soļiem ir iespējams pārveidot šo telefonu, kurš vienmēr ir līdzi desktop versijām. Tātad Android versija ir vertikāli, tad viņš pārveido visu to vidi līdzīgi kā ir Windows versijā, kad gan var saspltot ekrānu, ka var atvērt paralēli šīs aplikācijas, kad var lietot e-postu, var pildīt atskaites, var lietot Excel, Microsoft risinājumus, jebko, kas ir nepieciešams, ir iespējams realizēt. Un Samsung ir ledlauzis, inovāciju ledlauzis, un šī ir tā biznesa lietotāju funkcionalitāte, kur Samsungs redz, kā vienu no biznesa use case'iem es varu minēt dzelzceļu, kur dzelzceļā tiek izmantota planšete, ar kuru tiek pārbaudītas biļetes. Tātad biļete tiek pārbaudīta ar skenēšanu, tiek izmantota kamera, un attiecīgi konduktors, viņš veic savu ikdienas funkcionalitāti. Ja gadījumā nav biļete, ir iespējams izrakstīt šo protokolu, lai attiecīgi samaksātu sodu par to. Un jau tehnoloģijas ir attīstījušies tā, ka šajā planšetē ir iebūvēts NFC čips, kurš ir spējīgs pieņemt maksājumu uzreiz. Tātad nav vajadzīgs papildus termināls, nav vajadzīgs papildus izmaksas, kad šo maksājumu ir iespējams pieņemt uzreiz šajā ierīcē. Un tad šis konduktors, viņš dodās uz savu darba staciju, veicot šo pienākumu, kur viņam ir papildus monitors, pieslēdzot caur C-Type vai HDMI pārveidotāju. Viņš šo ierīci ir izmantojis gan kā rīku pieņemot maksājumus, pārbaudot biļetes, kā arī atskaišu veišanai. Tātad šis ir portatīvais dators, vai tas ir telefona formā, vai tas ir planšetes formā. Lūk, tad šis ir tāds mazais ieskats, kur Samsungs skatās tieši no biznesa
perspektīvas. Un Samsungam ir svarīgi novirzīt, kad ir privātpersonu ierīces un ir biznesam paredzētās ierīces. Un kāda tad ir tā atšķirība, vai kas ir tas noturības pamatprincips vai ilgtspējas pamatprincips? Ir jāsaprot, ka privātajai vajadzībai Samsungs ražo ierīces, kas ir paredzētas vienkāršai lietošanai. Bet tad biznesam bieži vien ir vajadzīgs specializētās ierīces, kas darbojās 24/7, kam ir vajadzīgi drošības risinājumi, kam ir vajadzīgs lielāks specializēts risinājums. Un tad ir jāsaprot, ka tas, ko Samsungs var piedāvāt, viņš var piedāvāt arī biznesam paredzētās ierīces. Viņas saucās Enterprise Edition, tās ir EE versijas. Un tie ir tāds mazs, grūts slaids, bet būtībā mums ir apakšā ir ierīces, kuras Samsungs piedāvā, augšā ir pievienotās vērtības. Ar ko tad viņas ir īpašas, ar ko tad viņas ir atšķirīgas no parastajām šīm privātpersonu ierīcēm. Tehniski viņas neko neatšķirās, viņas atšķirās tikai ar šiem 3 lielajiem blokiem. Mums ir S-sērija, A-sērija, kas ir vairāk ofisam paredzētas ierīces, un tad mums ir īpašās izturības ierīces. Visvienkāršākais veids ir, kā nodemonstrēt īpašās izturības iekārtas, ir būtībā nometot viņus uz zemes. Šīm ierīcēm ir paaugstināta izturība, un Haralds minēja, kad tiklīdz nokrīt telefons vai tiklīdz tu atstāji kaut kur, sirds sāks pukstēt stiprāk. Un interesants fakts, ka pasaules lielākā fobija ir nomomofobija. Ja mēs domājam, ka bailes no zirnekļiem ir vislielākās, bailes no augstuma ir vislielākās. Nē, šobrīd 21. gadsimtā ir pamainījies un bailes pazaudēt telefonu. Vai tas ir sasist, vai tas ir saplēst, vienkārši palikt bez telefona, jo tas mums ir viss. Un tad šī ierīce ir šīs ierīces, gan telefoni, gan planšetes, viņas ir paredzētas, lai viņas kalpotu ilgāk. Ne tikai no tā, kad viņi var izturēt nokrišanu uz paklāja, bet viņas var arī testētas ir ar IP reitingiem. Viņām ir paaugstināta izturība. Viņas var sasist, tas ir stikls, bet šīs ierīces viņas ir paredzētas, lai viņas izturētu ilgāk nekā standarta ierīces, kas ir paredzētas privātpersonām. Jo viņas ir paredzētas konkrētam rīkam. Lūk, plašāks drošības atbalsts. Kāpēc šis ir svarīgi? Es pārtraukumā runāju ar vienu no šeit klātesošajiem, un viņi minēja, ka Samsungam viss ir forši, ierīces ir darbojās, bet ir ierīču grupa, kurām atjauninājumi ir ierobežoti. Tātad tā ilgtspējība un noturība ir arī šajā punktā, kas ir drošības atjauninājumi līdz 7 gadiem. Ja fiziski šī ierīce ir spējīga izdzīvot, ja spējīga izturēt, tad ir arī svarīgi, lai viņa būtu droša. Lai visi atjauninājumi vai riski, kas mūsdienās mainās, AI nāk palīdz arī ne tikai uzlabot procesu, bet viņš palīdz arī uzbrukt šīm ierīcēm. Un ir svarīgi, ka šie atjauninājumi ir. Biznesa nepārtrautība, tas ir arī svarīgi, jo šīm ierīcēm mēs piedāvājam tā kā 1 gadu papildus garantiju, jo standartā ir 2 gadu garantija, tad šīm ierīcēm ir 3 gadi. Tas nozīmē, ka mēs esam pārliecināti, ka tās ierīces kalpos. Tādēļ arī šīs ierīces paver lielākas iespējas. Un šīm ierīcēm ir ražošanas cikls lielāks, lai nebūtu tā, ka šogad ir iznācis S24 Ultra, un nākamajā gadā iznāks nākamais modelis, kad viņš nav pieejams. Tas arī plānošanā palīdz un tam līdzīgi. Un integrēti drošības risinājumi, kas nu jau ir pavisam svarīgi. Šīm ierīcēm ir iekļauts 1 gadu bez maksas NOX risinājums. Tas NOX ir drošības risinājums, ko Samsungs būvē visu savu ekosistēmu ap. Tāpat arī televizoros esat redzam jaunajos ir NOX čipi iekšā, tāpat arī telefonos. Tā ir atsevišķa vide. Interesants fakts, ka NOX nosaukums ir Amerikas cietoksnis. Tātad, ja ir stunda X, tad NOX cietoksnis ir tur, kur dodās visi paslēpties, kad notiksies. Un būtībā Samsungs izveidoja šo
drošo konteineri, atsevišķo konteineri, tieši tāpēc, kad Amerikas valdība jautāja izveidot, lai nodalītu privāto vidi ar darba vidi. Tas ir būtībā drošais čips, kur glabājās gan biometrijas dati, gan paroles, gan visa svarīgā informācija, kas ir kriptēta. Ja gadījumā Facebookā mēs atveram nedrošo linku un telefons jums jautā, vai tiešām vēlties atvērt šo linku, jūs uzspiežot jā, tad tā informācija nekādā veidā nenokļūst. Runājot par vēl, ka tā viena ierīce spēj aizvietot vairākas ierīces. Šeit ir piemērs no mūsu Xcover līnijas, kad šis telefons, viņam ir programmējumā poga. Tas varbūt izklausās nekas tik pārsteidzoši, bet ikdienā šo funkcionalitāti kopā ar izturības funkcionalitāti izmanto, piemēram, push to talk. Ko nozīmē push to talk? Šī ir tā walkie-talkie, kad telefons tiek pārveidots par rāciju. Tātad atkal ir iespējams ikdienas ierīci, to, ko mēs izmantojām mājās, privātai saziņai, mēs varam darba vajadzībām izmantot kā rāciju. Un šo ekosistēmu ir iespējams uzbūvēt tā, ka šī funkcionalitāte darbojās tikai darba vidē, privātajā vidē viņa ir droši atslēgta. Tā ir viena no. Tā kā ir mums telefons, kuriem ir divas šīs programmējumās pogas, tad vienu ir iespējams saprogrammēt kā push to talk, un otru kā piemēru barkodu skenēšanu. Ikdienā ir nepieciešams pieņemt preci, atdot preci, reģistrēt, tad ir iespējams gan ar telefonu kameru veikt šo barkodu skenēšanu, tāpat arī vai arī ar specializētu aksesuāru pielāgošanu ir iespējams arī pārveidot kā lāzerskeneri. Viss, kas ir vajadzīgs šo ikdienas ierīci ievietot speciālā aksesuārā un tad dienas beigās izņemt laukā un izmantot kā parastu ierīci. Kā viens no lielajiem piemēriem, sarežģīts slaids, bet tas parāda, kā ar vienu ierīci ir iespējams šie mazumtirdzniecības vertikālē izmantot risinājumus. Un visspilgtākais piemērs ir Amerikas lielais piemērs, kur Samsungs aptuveni 1 miljons ierīces pārdeva Walmart uzņēmumam, un viņi darbiniekiem visiem nodrošina šo Xcover telefonu, kur viņi ikdienā veic preču uzskaiti, veic maksājumu pieņemšanu, veic klientu apkalpošanu, un tas viss ir uzbūvēts ar Samsung risinājumiem un iekārtām tā, ka viņi drīkst doties mājās, viņi drīkst izmantot šo telefonu mājas vajadzībām, viņi drīkst dot bērniem skatīties Netflixu, spēlēt spēlītes, un šī ierīce ir kā papildus pievienotā vērtība. Tas nav tikai viens rīks, bet tas ir viens rīks, kurš spēj pildīt vairākas funkcionalitātes. Kā piemēram, minēts personīgā lietošana, savienošana ar slēgtajiem tīkliem, ko ir iespējams attālināti pārvaldīt ar šo NOX drošības risinājumu, kad ir iespējams izveidot šos telefonu iestatījumus vai kritērijus, netraucējot darbinieku ikdienas gaitām, lai viņiem nav jādomā, kā uzinstalēt telefonu, kā uzlikt aplikācijas, kā izveidot šo telefonu tā, lai viņš varētu pildīt tās funkcijas. Un tad ir atsevišķi nodalīts, veikala funkcionalitātes un tad, protams, noliktavas, pieņemšanas, nodošanas akti, vai šis telefons spēj atpazīt specializētos QR kodus, ar kuru pieved preci cits piegādātājs un tam līdzīgi. Ja par ierīcēm un par riskiem, tad kiberdraudi kļūst ar vien sarežģītāki. Tajā pašā laikā tehnoloģijas attīstās, bet mēs esam kļuvuši vēl neaizsargātāki. Īs skaidrojums tam ir, vai izskaidrojums ir tam, kad arī Ieva minēja, kad hakeri ir tikai cilvēki. Mūsdienās jau hakeri ir kļuvuši kā organizācijas, kā grupējumi. Viņiem ir savi cilvēku grosti, viņiem ir sava administrācija, viņiem ir savi KPI, viņiem ir savi plāni, cik ir nepieciešams izveidot. Un tā vide ir tāda, ka tikai ar ugunsmūri vairs nepietiek. Jo, ja mums ir ugunsmūris serveru ekosistēmai, mums ir šie ārējās, šīs mobilās ierīces, kurām arī būtu jābūt šajā
visā lielajā ekosistēmā. Un pēdējie dati, ar kuriem dalījās Microsoft, ir 80–90% no izspiedēju programmām nokļūst ierīcēm caur nepārvaldītām ierīcēm. Tas nozīmē, ja ierīces netiek organizācijā pārvaldīts, tad ļoti, ļoti liela iespēja ir tāda, ka viņas agrāk vai vēlāk spēs inficēt, un tad jau būs par vēlu novērst šos riskus. Nesen dalījās arī viens no mūsu klientiem par situāciju, kur jau mūsdienās spējīgs ir kaut kādā veidā, kad lejuplādē vai nu failu, vai nu aplikāciju, aplikācija pati nolasīt visus datus, pati izdzēst sevi un pati aizsūtīt informāciju tālu, lai nevarētu pateikt, ka šis situācija ir notikusi. Lūk, un tāpēc ir šie riski lieli, un vidējais, tas gan ir Amerikas dati, bet to mēs varam kaut vai sadalot ar 10, 4,8 miljoni ir vidējā summa, ko zaudē organizācija, ja uzbrukums tiek veikts veiksmīgi. Ja mēs sadalām kaut vai ar 10 vai mazāku summu apmērā, tad 40,000 eiro arī ir pietiekoši liela lokāli uzņēmumiem. Lūk, un par šo drošības riskiem daudz un dikti visi baida, bet Samsungam ir risinājums, kas spēj droši apkopot visu ekosistēmu, jeb Samsung ierīces, lai aizsargātu, lai ieviestu, lai varētu pārvaldīt un lai varētu arī šo informāciju analizēt no tā visa, kas jums ir pieejams. Jo tad, ja ir dati, tad ir iespējams arī šīs problēmas novērst. Un viens no piemēriem, kā Samsung Knox ir palīdzējis realizēt droši, ir viens no mūsu lepnuma veiksmes stāstiem ir Latvijas dziesmu deju svētki, kur mēs palīdzējām realizēt projektu ar dalībnieku plūsmas koordinēšanu. Tas tika veikts digitāli, un lai samazinātu šo dalībnieku karšu pārmešanu pār sētai, attiecīgi tad digitāli tika skenēti ieejas kartes, lai tad darbinieki to nevarēja. Un tā plūsma bija tik liela, un lai to varētu attiecīgi kaut kādā veidā kontrolēt, bija nepieciešams risinājums. Un risinājums bija ieviests ar Knox. Bija daudz ierīces, daudz punkti un daudz cilvēku, kas varēja šo ierīci izmantot šīm skenēšanas vajadzībām. Tātad šeit ir piemēri no kā tā ierīce var aizvietot vairākas, bet pēdējais no slaidiem, kurus gribētu parādīt, ka ne tikai telefons, ne tikai planšete, jau arī šis viedpalīgs kā pulkstenis ir spējīgs pildīt vairāk funkcionalitātes, ne tikai kā zvanu pateikšanu, kad kāds zvana noteikti, ne tikai laiku parādīt, ne tikai veselības stāvokļa noteikšanu, bet jau mums ir realizējies projekts ar Turnpike, kur mums degvielas uzpildes stacijās darbinieki, kur apkalpo ikdienā klientus, viņiem atnāk paziņojums uz viedpulksteni, kad kafijas automātā ir beigušās kafijas pupiņas. Un tas palīdz arī šim uzņēmumam neapstāties, palīdz pildīt funkcijas, kur attiecīgi ir nepieciešams. Te jau darbinieki var piezvanīt, izsaukt palīdzību, ja ir vajadzīgi, un tās iespējas ir ļoti lielas, ļoti plašas, un tās ierīču klāsts ir ļoti liels. Un šī ir tikai tā mazā daļiņa, ko es gribēju jums parādīt, ko Samsungs ir spējīgs, ka Samsungam ir šī viena ierīce, kas spēs aizvietot papildus funkcionalitātes, ko jūs varat izdarīt ar citām ierīcēm. Tā kā paldies, šis bija viss no manas puses.